vai tā amerikāņu stratēģiskā klātbūtne Eiropā ir beigusies? Noteikti nē. Bet viņa mainās, un viņa, diemžēl, kļūst par tādu, ja vēlaties, maiņas monētu attiecībās starp ASV un Ķīnu un Krieviju. Un tas ir, protams, bīstami. Mēs zinām, ka Trumpa retorika bieži vien ir tieši retorika, nekas tur daudz vairāk nav, tāpēc, ka viedoklis var mainīties pēc 2 dienām. Trumps arī nekad nav teicis, ka ASV pilnībā ietu prom no Eiropas vai ka viņus Eiropas drošība neinteresē. Pat J.D. Vance, kurš tiek uzskatīts par tādu tipisku izolacionistu, patiesībā ir mainījies pēdējā laikā un saka, ka mēs netaisamies iet prom no Eiropas. Tā kā tur tie signāli ir dažādi. No Eiropai vienkārši ir jārēģē un jāsaprot, ka tas nemaina mūsu ilgtermiņa mērķi kļūt strateģiski neatkarīgākiem no Amerikas politikas un no Amerikas klātbūtnes.